Klaas möchte mit dem neuen Xerion. Klaas ar savu jauno Xerion vēlas apsteigt konkurentus. Noskaidrosim, kā tas varētu izdoties. Ja, hallo zusammen, liebe Freunde. Sveiciens visiem profi lauksaimniecības tehnikas draugiem. Esam šeit, lai parādītu jauno Klaas traktoru. Tādēļ ir ieradies Ingo Kirkbeks. Ingo, pastāsti, kas te aiz muguras stāv tāds jauns un smuks? Ja, ich würde euch gerne unseren neuen. Jā, es ar prieku iepazīstināšu ar mūsu jauno traktoru. Esmu produktu menedžeris Klaas attīstības nodaļā. Tātad esmu tas, kurš apkopo lauksaimnieku vēlmes no visas pasaules un tās izskaidro. Basis haben wir in 2017 angefangen. Šā traktora bāzes modeļa tehniskos pilnveidojumus sākām attīstīt 2017. gadā. Es jums tos parādīšu. Labākais bija tas, ka 2017. gadā mēs sākām no tukšas lapas un aptaujājām klientus visā pasaulē, proti lielos lauksaimniekus no Vācijas, Anglijas, Austrumēropas, Austrālijas, Ziemeļamerikas, par to, kādus uzlabojumus viņi vēlētos. Das, was uns zurückgespielt wurde, war Un tas, ko viņi atbildēja, faktiski arī bija galvenais. Proti temats par operatoru, lai viņš traktorā pavadītu iespējami ērtāku darba dienu. auch die Studenten, die Aushilfsfahrer, die Überbrückungsfahrer. No otras puses, protams, ir arī studenti, autovadītāji, citu mašīnu vadītāji, kuri arī varētu braukt ar šo traktoru. Turklāt darītu to nepiespiest un efektīvi. Und das war ein großer Schwerpunkt zum Beispiel. Arvien svarīgāks kļūst degvielas izmaksas un citu resursu taupīšana. Tas bija nozīmīgs akcents. Piemēram, jaudīgākajam modelim ir 653 zirgspēki, bet Mercedes dzinējs ar 15,6 darba tilpumu nodrošina 3100 Nm pie zemiem apgriezieniem. Un, protams, bezpakāpju transmisija. Tas nozīmē, ka arī šeit esam saņēmuši uzlabojumu pieprasījumu. Bezpakāpju transmisija sekmē arī degvielas taupīšanu. Operators jūtas atbrīvotāks nospiežot kruīza kontroles pogu, un traktors visu laiku strādā ar augstu efektivitāti. Jaunajam modelim izmantojam raba asis, kuras mēs pazīstam jau daudzus gadus. Te redzams, ka sānos ir stiprinājums. Tātad asis stiprinājuma daļa beidzas šeit priekšā. Endet hier vorne ist das Raupenband angeschlossen. Te ir pievienota kāpurķēde. Tas nozīmē, ka šeit ir savienojums ar centru. Te ir pirmais kustīgais punkts. Vom Traktor zur Raupe. Hier ist die Verbindung des Unterwagens. Die ist hier mittig. Tas nozīmē, ka tas ir traktora savienojums ar kāpurķēdi. Te ir savienojums ar šasiju, tā ir šeit vidū. Šeit mums nav rullīšu zem centrālā griezes punkta. Un kas vēl ir svarīgi, šī zona te ir vēlreiz atbalstīta. Šeit aizmugurē un abi lielie sarkanie veltņi un abi centra rullīši ir tuvu klāt traktora apakšējai daļai, kas te ir savienota ar amortizācijas sistēmu. Šīs sistēmas priekšrocība ir piemēram, ka mazās vibrācijas, kuras notiek visu dienu uz ceļa, tiek amortizētas, taču arī lielāki triecieni šeit tiek amortizēti. Uzmanības centrā ir kāpurķēžu ilgmūžība un, protams, arī traktora operatora komforts kabīnē. Svarīgākais šajā sistēmā ir tas, ka mums ir liels ķēdes saskares laukums ap disku. Jo lielāks laukums, jo ir lielāka metāla saķera ar šiem kubiciņiem, kurus var redzēt šeit sānos, un attiecīgi notiek vienmērīgāka jaudas pārnešana. Tagad mēs atkal esam kabīnē. Kabīne ir īpaši svarīga vieta. Traktora operators te pavada praktiski visu darba dienu. Mēs saņēmām ļoti daudz ieteikumu uzlabojumiem un, protams, tos ņēmām vērā, paturot labākās iepriekšējās iestrādes. Tātad, kādas ir lielākās izmaiņas šajā kabīnē? Jūs jau droši vien atpazīstat, ka tā ir jaunā kabīne, kura tiek uzstādīta Lexion un Trion kombainiem. Te prasība bija pilnīgi skaidra, nepieciešams vairāk vietas kājām. Operatoram tagad ir plašāka telpa, tādēļ, piemēram, Trion kombaina kabīnē priekšējais vējstikls ir pabīdīts uz priekšu par 27 centimetriem. Svarīga prasība bija kāju atbalsta stieņi, kuri atrodas te priekšā. Šajā pirmssērijas modelī tie gan vēl nav iebūvēti. Lielās izmaiņas ir tādas, ka es varu sēdekli grozīt par 20 grādiem. Šim traktoram skaidra prasība bija, lai sēdekli varētu pagriezt par 40 grādiem. Tas nozīmē, ka es varu sēdekli brīvi pagriezt uz sāniem. Ja apakšā ir abi kāju atbalsta stieņi, tas nozīmē, ka es varu pavisam brīvi apsēsties un izvēlēties dažādas pozīcijas, kur likt savas kājas, un varu nepiespiesti uzraudzīt savu traktoru. Tā nu esam nonākuši līdz mūsu jaunā traktora aizmugurei. Šeit redzamas pāris lietas, kuras nākotnē nebūs tādas. Te būs jauni aizmuguras lukturi, kurus mēs saucam par shapeline. Sērijveida modelim būs jauna aizmugurējo gaismu paudze, kura arī labāk iekļaujas jaunajā dizainā.
Hidraulikas sūknim ir vairāki varianti, kurus iespējams pasūtīt. Ar 220 litru ražību un 5 vai 6 hidroizvadiem. Iespējams pasūtīt 2 hidrosūkņus, tad būs viens 220 litru un otrs 225 litru sūknis. Un, ja ir nepieciešamība, iespējams pasūtīt pat 3 sūkņus. Tad ir pieejami 537 litri eļļas tikai hidroizvadiem vai uzkarei. Jetzt aber genug der technischen Details. Wir wollen Bet tagad pietiek par tehniskajām detaļām. Mēs vēlamies izbraukt uz lauka. zu sehen, was der neue Xerion wirklich drauf hat, haben wir einen 8 Meter breiten Körper. Lai redzētu, ko jaunais Xerion tiešām spēja, izmantojām 8 metrus platu Cokerling vektoru un apstrādājot augsni 30 cm dziļumā, virzījāmies pa priekšu Pomerānijas vieglajām augsnēm. Ar mazāk nekā 2% izbuksēšanu Xerion ar pilnu slodzi sasniedz aptuveni 9 km/h. Natürlich lässt sich der Fahrkomfort in der Kabine. Protams, braukšanas komforts kabīnē, salīdzinot ar iepriekšējām traktora sērijām, vēl nav pilnīgi izvērtēts. Bet attiecībā uz kāju komfortu un pārskatāmību katrā ziņā ir spērts liels solis uz priekšu. Zumindest jeder Klasfahrer sofort. Katrs, kurš jau braucis ar klāsu, viegli orientējas pazīstamajā vadības koncepcijā, lai varētu jauno traktoru stūrēt pāri laukiem. Während in anderen Ländern sicher auch die Radversion des Kaut arī neuen dažos tirgos būs pieejama jaunāka Xerion riteņu versija, tomēr kāpurķēdes visos tirgos būs labākais risinājums, lai 653 zirgspēkus varētu pārvērst vilces jaudā. Leer wiegt der Xerion laut Klaas 25. Xerion pašmasa pēc klāsa datiem ir 25,4 tonnas. Mūsu testa braucienā masa sasniedz nepilnas 29 tonnas. Balansēšanai priekšā atrodas 1,8 tonu frontālais balasts un aiz kabīnes 1000 kg smaga šasija. Uz tās priekšā un aizmugurē uzliktas 400 kg smagas plāksnes, sasniedzot 32 tonu pilno masu. Da Klaas die neue Xerion-Generation als reine Zugmaschine. Tā kā Klaas ir paredzējis jauno Xerion paudzi kā tipiskus vilcējus, tam nav ne frontālās uzkaras, ne grozāmās kabīnes. Aiz kabīnes ir degvielas tvērtne, kura nodrošina 1400 litru rezervi, ar ko jāpietiek vismaz 12 stundām pie vidējas noslodzes. Profī bija ekskluzīva iespēja pie Klaas jau tagad nofotografēt sēriju veidu ražošanai sagatavoto Xerionu. Lūk, apskatiet! Klaas führt mit dem Xerion auch eine neue Typenbezeichnung ein, wo hinter Serienname und Nummer die gerundete Maximalleistung steht. Klaas ar Xerionu ievieš arī jauna tipa apzīmējumu, kur aiz nosaukuma un sērijas numura rakstīta nopaļota maksimālā jauda, kuru šeit rada lielais Mercedes 6-cilindrinieks. Apskatīsimies jaunās kabīnes dizainu. Jaunajam sēdeklim gan nav masāžas funkcijas, taču tas ir aprīkots ar apsildu un ventilāciju. Turklāt operatoram ir daudz citu ērtību, piemēram, lielais leduskapis vai kāju atbalsta stieņi, lai varētu kājas izstiet uz priekšu vai uz sāniem. Arī ārpusē Klaas ir padomājis par operatoru. Paredzēts gan liels nodalījums darbarīkiem, eļļošanas pistolu un gaisa šļūtene, gan arī ūdens kanna roku mazgāšanai. Tas ir vislabākais bruņojums garām darba dienām uz lauka. Alle weiteren Details, wie sich der Xerion auf der Straße fährt, Visu pārējo, kā Xerion brauc pa ceļu un, protams, par jaunā bolīda cenām, detalizēti lasiet ekskluzīvajā testēšanas pārskatā Profī Latvija oktobra žurnālā.